Pirms sāksi skatīties Latgales revīzijas 2. epizodi, kas ir veltīta izglītībai un mazākumtautību skolu pārējai uz latviešu valodu, es tev ļoti sirsnīgi iesaku noskatīties vienu video, ko mēs diemžēl atradām tikai pabeidzot montāžu. Kāpēc tas video ir tik foršs un tik unikāls? Tāpēc, ka tas iedod ļoti labu kontekstu tam, kādā situācijā mēs esam nonākuši. Tas ir video, kas bija safilmēts 2003. gadā, un Latvijas-Krievu Savienība to joprojām izmanto savās interesēs. Tas ir par skolu pārēju uz mācībām latviešu valodā, un tas ir par to absurdu, kas joprojām notiek Latvijā ar izglītību un valodām. Tātad ievadi savā YouTube Melnais Kārlis un baudi. Vasali! Esam atgriezušies Latgalē ar 2. Latgales revīzijas epizodi. Šoreiz parunāsimies par ļoti interesantām tēmām – izglītības un valodas jautājumiem. Kopš 23. gada 1. septembra Latvijā mazākumtautību skolās sāka darboties reforma, kas paredz pilnīgu pārēju uz mācībām latviešu valodā. Kopš tā laika sociālajos tīklos asi turpinās diskusijas par to, vai tāda veida reformas nepazeminās izglītības līmeni tieši mazākumtautību pārstāvjiem. Interesants fakts. Pētījumi rāda, ka jaunieši iestājās par mācībām latviešu valodā. Savukārt citi dati rāda, ka ļoti daudz skolotāju no Latgales ir palikuši bez darba dēļ savām valodas zināšanām, bet precīzāk nezināšanām. Kā tad īsti ir un kam tad traucē tā latviešu valoda Latgalē? Jauniešiem, skolotājiem, vecākiem. Tas ir arī mūsu mērķis. To arī mēģināsim noskaidrot šajā epizodē. Kā jums liekas, kāpēc tad varbūt cilvēki no krievu ģimenēm un krievvalodīgie tik ļoti spītējās mācīties latviešu valodu? Es nezinu, ja godīgi. Man visi, es esmu 3. bērnu ģimenē, vecākais, un mēs visi esam pabeiguši latviešu skolu. Un visi pārzinām latviešu un krievu valodu ideāli. It kā varbūt ir valsts valoda, bet tāpat laikā, man liekas, mums būtu jāintegrē arī sabiedrībā tie cilvēki, kas runā krieviski. Un tāda pēkšņa varbūt pārējā тieši uz vienu valoду, tas varbūt tā bišкиņ ir varbūt par daudz. Jā. У меня сын учится с 1. класса полностью на латышском. Это ничего не означает, что она называется. Все раньше ее называли Прельская русская школа. Так, это было так раньше... Знаменита русская и латышская школа. Сейчас я там не вижу никаких отличий. Все учителя разговаривают с детьми уже с 1. класса, и книжки, и все образование идет на латышском языке, да. Jebkurā valstī aizbrauciet uz Īriju, Angliju, viss mācīsies valsts valodā. Var kaut kāds papildus, ja teiksim, ir kursi, kaut kas tā kā papildus izglītība. Pamat valoda mums Latvijā ir latvieši. Krievu valodu arī jāzina, tā ir toža valoda, kuru jāzina citajās valstīs, lai varētu kontaktēties ar cilvēkiem. Es nesaprotu to spītīgumu, arī mana mamma nesaprot to spītīgumu, kāpēc krievu valodīgie nerunā latviski. Man patēvs nerunā vispār latviski. Viņš nezina, viņš zina čau, tā un tā. Es nesaprotu to. Jo mana mamma ir pilsona, viņa ir kārtojis to eksāmenu, patēvs nav, un viņš nesaprot, nezinu, kāpēc. Viņam dēļ tā ir daudz problēmu visādi. Statistika par skolotājiem un viņu latviešu valodas zināšanām ir diezgan biedējoša. Ja mēs skatāmies situāciju vienas Latgales mazākumtautību skolas ietvaros, tad spilgts piemērs ir viena no Rēzeknes skolām, kur 13 pedagogi bija uzrakstījuši atlūgumu pat nesagaidot valodas pārbaudes. 8 pedagogi septembra sākumā bija paņēmuši slimības lapu. Un 6 skolotāji bija atstādināti no darba valodas dēļ, un tā ir tikai viena Latgales mazākumtautību skola. Manā skatījumā tas, kas attiecas uz šīm te mazākumtautību pārēju uz izglītību valsts valodā, ja tas būtu bijis šo 30 gadu laikā pārdomāti kaut kā krietni lielākā laika periodā. Un tam iespējams jau bija jābūt labi sen. Tas, man liekas, diezgan organiski un tā tālāk aizietu attīstītos bez šīm problēmām ar 20 vai cik skolotāju meklēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Reformas vienmēr ir smagnējas, viņas ir smagas, un viņas nedrīkst sasteigt.
ja tas ļoti īsā laika periodā, vienmēr būs kaut kādas problēmas. Šī reforma nav pēkšņa. Reforma sākumā bilingvālā. Vispār tas ir tik ļoti pakāpenisks ceļš, ka ir jābūt īpaši talantīgam, lai nespētu mācīt latviski. Faktiski tas ir kaut kāds īpašs talants, jo ir bijis virkne projektu, kur bija sākumā bilingvālā, tur dabas zinātņu skolotājiem, eksaktajiem, vēl kaut kas. Tur tas tiešām ir ļoti pakāpenisks process. Kā cilvēkiem šī pakāpeniskā procesa laikā ir izdevies neapgūt latviešu valodu pietiekamā līmenī, man tas arī ir noslēpums. Es nezinu, es nesaprotu, kā to var izdarīt. Jo tas tiešām ir talants. Ja cilvēki, es tagad teikšu to pieredzi, kur man ir, es strādāju ārzemēs universitātē, es mācu latviešu valodu cilvēkiem, kuri nav pametuši savu valstu, viņi bakalaura darbu rakstīs latviski. Pat labi, viņi ir 4. kursā. Un tad, kad viņi raksta tekstus, viņiem ir apmēram 1-2 maznozīmīgas kļūdas vienā lapusē. Kāpēc viņi to var un skolotāji to nav varējuši 30 gadu laikā? Es nezinu. Man studenti arī jautā, kāpēc Latvijā vispār ir šī problēma. Es nezinu. Es nezinu, kā var pamanīties to izdarīt. Tas ir kaut kā dzīvot savā burbulī un principiāli nevēlēties redzēt to valsti, kurā tu dzīvo, vispār ignorēt. Dzīvot kaut kādā tādā savā burbulī un neiet no viņa ārā. Man ir ļoti, ļoti grūti saprast, kā to vispār tehniski var izdarīt. Talantīgi cilvēki izdevās. Un ļoti ērti ir teikt, Latvija ir vainīga, es nevarēju realizēties. Nevis tāpēc, ka man nepietika spēka, prāta, enerģijas, čakluma, bet tāpēc, ka valsts politika man to liedza. Nē. Tie cilvēki, kuri ir gribējuši piedalīties valsts veidošanā, tie arī veido. Tu strādāji Krievu skolā. Tad pie tevis būtībā nonāk klases, kur dzimtā valoda ir krievu valoda, kur kultūra telpa ir pārsvarā krievu kultūra telpa, un tavs kabinets, tava kabineta logi ir pilnīgi tā kā uz to laukumu, kur notiek 9. maija svinēšanas. Ko darīt? Un kā mācīt latviešu valodu, latviešu literatūru, latviešu kultūru šādiem jauniešiem Krievu skolā? Redzēji, tur tā tiek izkopta pacietība. 9. maijs tā bija tāda interesanta diena, kurā regulāri pacietīgi nācās stāstīt par to, ka vispār vardarbība tas ir slikti. Un ka es jau runāju vienmēr tikai par sevi. Es teicu, ka man būtu bail iet klāt veterānam un dot viņam puķis, tāpēc, ka pirmkārt šis cilvēks ir nogalinājis citus cilvēkus, otrkārt par vardarbību pret sievietēm, pret bērniem, par necienīgu uzvedību pret cilvēkiem, kas atradās okupētajās teritorijās, tie ir man ģimenes stāsti. Un, es vienkārši baidītos iet šim cilvēkam klāt, tāpēc, ka es jau arī pie cietuma tā kā puķis nedodu. Es saprotu, ka sērija veida slepkavu un kara laikā, ka var diferencēt, cilvēku, kurš nogalina kara laikā un nogalina tā. Bet, es vienkārši baidītos par to, kā veidot kultūru dialogu. Tā kā es pirmo maģistrantūru pabeidzu Krievu katedrā, jo vienkārši bija šī iespēja, un tur bija atkal laba izglītība, tad es pietiekami labi orientējos gan Krievu literatūrā, gan Krievu filosofijā, un līdz ar to es varēju teikt, ka, ja es zinu Krievu kultūru, tad, ziniet, lūdzu, esiet laipni latviešu, tad mums būs dialogs normāls. Bet 9. maija svinības tas bija pārbaudījums katru gadu, jā. Jo tas bija ar apskaužām regularitāti katru gadu. Pie tām jaunieši jau dažādi. Viņi tiešām bija pārliecināti īpaši pirms kādu laiku par to, ka tas ir ļoti svarīgi svētki, ka tādi skaisti svētki. Un tad bija jārunā par karu un vardarbību. Jā, tas nav viegli to darīt, bet ja tā runā ilgi, kaut kas jau palika. Kāds jau joprojām svin. Atkal cilvēkam ir izvēle. Ja cilvēks izvēlas to, ka viņš atbalsta vardarbību, es jau viņu nepārtaisīšu.
Mēs varam pievērt acis uz valodas nepilnībām, bet es vienmēr uzsveru to faktu, ka valodas zināšana vai nezināšana ir tikai un vienīgi par attieksmi. Atļaušos padalīties ar personīgo pieredzi. Mana fizikas skolotāja, kura šobrīd ir veiksmīgi devusies pensijā, strādāja mazākumtautību skolā un necik nezināja latviešu valodu. Es to ļoti labi zinu, jo tieši viņa trāpīja periodā, kad mana skola pārgāja uz bilingvālajām mācībām. Šobrīd tā pati skolotāja ļoti asi un agresīvi reaģē uz manām ziņām sociālajos tīklos, kā arī sūta man prokremliskā rakstura ziņas messengerī. Tā ir tā pati skolotāja, kura strādāja ar jauniešiem. Tas ir cilvēks, ko mēs saucām par savu skolotāju. Es vēlreiz uzsvēru to, ka valoda nav par noteiktajām vai nenoteiktajām galotnēm. Valoda ir par attieksmi. Izglītības sistēmas kopumā ir diezgan stagnantas sistēmas, jo ir ļoti grūti izmainīt gadiem iegājušos kaut kādus šos modeļus un metodikas. Un ne jau pasniedzēji ir slikti, bet pasniedzējiem ļoti grūti dažreiz pārslēgties, ja viņš ilgu laiku ir darījis godprātīgi savu darbu tā, kā viņš ir darījis. Viņam ir nenormāli grūti pārslēgties uz kaut ko citu, jo viņš uzskata, ka viņš tāpat to ir godprātīgi darījis. Tad, kad es vadīju skolotāju kursu no C1 uz C2, es teicu, runājiet taču ar draugiem latviski. Un man pārsteidza tāda lieta, viņi teica, mums nav latviešu draugu. Šajā brīdī ir tāds, man tā kā no dažādām tautām, man atkal nezinām man pieredze, ka cilvēki dzīvo tikai savā burbulī, runā tikai ar savējiem, 3,5 cilvēki, un viss notiek. Es nezinu. Man goda vārds negribās bāzt visus Latgales iedzīvotājus un speciālistus vienā maisā, bet izdariet secinājumus paši. Lielāko daļu no šīs epizodes sagatavošanās esmu pavadījusi mēģinot uzrunāt Latgales speciālistus un aicinot viņus parunāties par reālo situāciju Latgales mazākumtautību skolās, bērnu psiholoģiju, kā arī krievu kopienas nostāju. Pārsvarā saņēmu atteikumu vai arī mani vienkārši noignorēja. Ļoti spilgts piemērs ir viena Latgales bērnu psihologa atbilde uz manu aicinājumu parunāties par to, vai tiešām bērnam ir tik grūti pāriet uz mācībām nedzimtajā valodā. Psihologa atbilde bija ļoti īsa un kodolīga. Kāds man ar to sakars? Un tieši tāda atbilde ļoti spilgti atspoguļo šo situāciju, kurā mēs esam nonākuši. Nevēlēšanās domāt ārpus rāmjiem un iziet ārpus sava kabineta kvadrātmetriem. Labāk būt pirmajām ciemā, nekā otrajām Romā. Un ka tā ir tāda pašpietiekama vide, kurā viņiem ir ērti. Kaut kā tas dialogs ar pārējo Latviju tiek veidots, bet tas tiek veidots kaut kā tā nezinu, citādi kaut kā grūti pateikt. Varbūt tāpēc, ka vienkārši, lai dzīvotu Rīgā, lai vispār strādātu ne tikai tajā vienā vietā, ne tikai vienā telpā, ir jāiegūt daudz vairāk resursu. Ir jāgrib to darīt, ir jākonkurē. Jo ja tev ir noteikta vieta tajā mazajā telpā, noteikta vieta sociāli, ja tur atpazīstamības ziņā, tad viss ir kārtībā. Viņiem ar to vienkārši pietiek ar to loku. Un tad ir jautājums, vai gribas vēl kaut ko klāt, vai ar to pilnīgi pietiek. Iespējams, ka vienkārši pietiek. Var jau tā kā Kants, visu mūžu nodzīvoja vienā vietā un uzrakstīja foršus darbus. Ir tie cilvēki, kas dara labas lietas. Kāpēc labi ir tiem cilvēkiem, kas ir tikai tur un kas neiet no tās telpas ārā? Grūti pateikt. Es saprotu, ka ir jādomā kā dīvāns, lai zinātu, ko dīvāns dara, bet, diemžēl, man kaut kā nesanāk. Piedod. Latvijā ir pedagogu deficīts. Mēs varam teikt jā, vai mēs sakam nē? Ministrijai labāk zināt, jo ministrijai ir šie skaitļi. Es domāju, ka šī problēma pašlaik noteikti ir.
Tikai tāpēc, ka es jau redzu pēc darba sludinājumiem, ko mums sūta uz universitāti, meklēt. To vajag. Ja? Tanī pašā laikā paralēli iet šis process ar skolu skaita mazināšanu. Un tur ir jautājums, vai šie skolotāji aizies uz to tālo skolu. Vai viņi gribēs no ģimenes kaut kur braukt tur pa nakti un tā tālāk. Ja skolotājiem vēl atgriežoties mājās ir, piedodiet, jāapdara visi saimnieciskie darbi, tur ļoti bieži arī sava govs un vēl kaut kas laukos kaut kur ir, ja? Vai viņš var atļauties to. Lai gan arī tagad daudz skolotāji viņi strādā nescik skolās. Ja? Jā, šī problēma ir jautājums, cik tā ilglaicīga. Un kā teiksim, šīs skolu tīkla tā saucamā sakārtošana, kā tā, cik teiksim, no tiem skolotājiem, kas it kā atbrīvojas, cik viņi aizies atpakaļ nozarē citā skolā. Ja? Tas, ka skolotāju vidējais vecums ir pietiekami liels, tur arī šaubu nav, un tā ir, un viņiem šī aizvietošana būs vajadzīga. Ja? Bet tādā pašā laikā, kā mēs redzam, jā, demogrāfija dara savu. Skolu skaits tiešām paliek mazāks, un arī skolēnu skaits vismaz daļā skolu noteikti būs mazāks. Skolotāji kā profesija, viņi no vienas puses ir pietiekami neaizsargāti, un no otras puses ļoti daudzi skolēnu vecāki arī vienkārši bez nekādas cieņas pret skolotājiem. Viņiem var pārmest da jebko, ko viņa mažorīgais, teiksim, tur jaunietis kaut kādu pārmetumu saņēmis vai vēl kaut ko un tā tālāk. Tā ir ļoti liela problēma, kas diemžēl attur no darba skolā, varbūt arī vienu otru skolotāju. Es reāli zinu labus mūsu absolventus, ar kuriem parunājoties pēc kaut kāda gada, viņi saka, Klau, es neizturēju, es aizgāju no skolas. Ja? Jā, un tad jautājums, vai tas ir tā vērts? Bendēt savu nervu sistēmu, cīnīties pret sistēmu, pret vecākiem. Un tā kā par to, tāpēc, man liekas, arī daudzi padodās un saka, nepaldies. Diemžēl padodās, bet par laimi daudziem iekšā ir šis skolotāja dzinulis. Tajā brīdī, kad būs cieņa pret skolotājiem Latvijā, kad skolotāji skolā jutīsies droši, ka viņiem nešķitīs, ka viņus formāli pārbauda un ķer būtībā uz kaut kādām formas lietām, bet kad tiks runāts par, piemēram, par stundu vadīšanu vai organizēšanu pēc būtības, nevis pēc formas, ja, tur grupu darbs, pāru darbs, pagriezieties pa labi, pagriezieties pa kreisi, tad skolotāji jutīsies brīvāk un viņi varēs drošāk un labāk strādāt. Un tad arī tie skolotāji, kuri nejūtas droši un tāpēc visu laiku sevi cenzē, viņi varēs drošāk strādāt un labāk strādāt. Kad viņi nebaidīsies runāt tā, kā viņi grib runāt. Jo šeit ir arī piemēri no administrēšanas, kā, piemēram, ka atnāk vecāks uz skolu un saka, ka skolotāji ir apsaukājusi viņu bērnu, mazākumtautību skolu. Es jautāju, kā tad skolotāji apsaukāja. Izrādās, ka skolotāji ir puikām teikusi, tu gan esi puisis kā ozols. Un mamma uzskata, ka dubam, es atvainojos, jā, un ka viņi ir nosaukusi par stulbu. Un tad es skaidroju, ka atšķiras vispār ideologēmu sistēma, ja, ka atšķiras vārdu lietojums, ka latviešu valoda un krievu valoda nav identiskas. Bet skolotāji jau baidās. Vienreiz atnāk tāds vecāks, kurš viņiem izstāsta, ka viņi nepareizi dzīvo un strādā. Otrais, un viņi ir tā kā sasaistītāki. Viņi vienkārši baidās runāt par to, ko viņi varētu runāt, ko viņi varētu dot kā personības. Mūsu prezidents Edgars Rinkēvičs pavisam nesen pateica baigi foršu lietu. Vārds reforma ir kļuvis par lamu vārdu, nevis pozitīvu pārmaiņu vēstnesi. Šobrīd jārīkojās pragmatiski, loģiski un atbildīgi. Diemžēl sociālajos tīklos arvien vairāk un vairāk izplatās teorija par to, ka jauniešiem ir ļoti grūti pāriet uz mācībām latviešu valodā. Bet varbūt jāpaskatās spogulī, jo tā skarbā patiesība ir tajā, ka mācības latviešu valodā traucē tikai un vienīgi pieaugušajiem, kuri paši nezina valsts valodu.
Atgādināšu vēlreiz. Valodas nezināšana ir attieksmes jautājums. У нас было 30 лет не для того, чтобы выучить латышский, а для того, чтобы забыть русский.